Dievs mums ir sūtījis savu vareno dzīvības vārdu, ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai mēs būtu līdzīgi viņam, lai mums būtu daļa pie viņa dievišķās dabas, lai mēs iegūtu viņa īpašības un viņa taisnību, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Pētera 2. vēstule, 1. nodaļa, no 3. līdz 4. pantam. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas karību dēļ ir pasaulē. Šajā pasaulē cilvēki dzīvo pēc karībām, miesas vēlmēm, kas rada postu un iznīcina cilvēkus. Bet Dievs mūs ir aicinājis un devis mums viņa dzīvību caur viņa vārdu. Dievs vēlas, lai mums būtu daļa pie viņa dievišķās dabas, caur viņa lielajiem un dārgajiem apsolījumiem. Viņš ir dzemdinājis mūsu garu ar patiesības vārdu, lai mēs atrastos viņa gaismas valstībā. Jēkaba vēstule, 1. nodaļa, 18. pants. No brīvas gribas Dievs mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmajī. Pētera 1. vēstule, 1. nodaļa, no 21. līdz 23. pantam. Jūs caur Jēzu Kristu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Caur paklausību Dieva vārda patiesībai mēs šķīstām savas dvēseles no visa pasaulīgā. Dievs aicina mūs nedzīvot pēc miesas kārībām, ko uzspiež pasaulē, bet dzīvot paklausībā Dieva vārdam. Dievs mums ir sūtījis savu vārdu, lai mums būtu daļa pie viņa dievišķās dabas, lai mēs iegūtu viņa īpašības un mums ar viņu būtu kopīgas vēlmes. Vēstule Ebrejiem, 4. nodaļa, 12. pants. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Dieva vārds pāršķir cilvēka dvēseli, kas ir prātu, gribu, emocijas un cilvēka garu, pāršķir to, kas nāk no dvēseles un to, kas nāk no gara. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāk par katru abās pusēs griezīgu zobenu pāršķir dvēseli un garu, lai novilktu precīzu robežu starp dvēseli un garu, kas var būt gan sāpīgi, gan nepatīkami. Dieva vārds ir domu un sirds prāta tiesnesis, lai mēs atteiktos no grēcīgām domām un vēlmēm un dzīvotu pēc Dieva vārda, nevis pēc dvēseles vadības, vai pēc sava neatjaunotā prāta vadības, vai pēc sava intelekta, vai pēc grēcīgas miesas vadības. Salamana pamācības 3. nodaļa no 5. līdz 8. pantam. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina
un atspirdzinās tavus kaulus. Vai jūs ļausiet Dieva vārdam jūs pārveidot un darīt dzīvus? Padomāsim vēl par dzīvo Dieva vārdu. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tas dara dzīvu. Jāņa evaņģēlijas 6:63. Jēzus teica, gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Dieva vārds ir asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spēj iespiesties dziļi iekšā, spēj pāršķirt un nošķirt dvēseli un garu. Dieva vārds ir domu un sirds prāta tiesnesis un ved pie atzīšanas, grēku nožēlas un savas dzīves nostājas, savu rīcību un visas savas dzīves labošanas. Dieva vārds atnes pārmaiņas, pārveido cilvēku. Jēkaba vēstule 1. nodaļa, 21. pants. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt. Tas ir atpestīt, aizsargāt, pasargāt, izārstēt, dziedināt jūsu dvēseles. Dieva vārds iedēstīts, kas ir iesakņojies cilvēkā, glābj cilvēka dvēseli. Tas nozīmē glābj, pestī, aizsargā, pasargā, izārstē un dziedina cilvēka dvēseli. Pāvila vēstule Efeziešiem 6:17. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobeni, tas ir Dieva vārdu. Pāvila 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa 16. un 17. pants. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Dieva vārds ir noderīgs mācībai. Dieva vārds ir noderīgs vainas pierādīšanai. Dieva vārds ir noderīgs labošanai. Dieva vārds ir noderīgs audzināšanai taisnībā. Dieva vārds dara Dieva cilvēku pilnīgu. Dieva vārds sagatavo katram labam darbam. Dieva vārdam ir spēks kā ugunī. Pravieša Jeremijas grāmata 23:29. Vai mans vārds nav kā uguns, saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrauj klintis? Dieva vārds kā veseris sagrauj klintis, sagrauj cietokšņus prātā, kas tika uzcelti uz maldīgas informācijas. Dieva vārds sadedzina piejaukumus, netīrumus, šķīsta un pārkausē. Praviešam Maleahijas grāmata 3. nodaļa no 1. līdz 5. pantam. Redzi, es sūtīšu savu sūtni, kam būs sataisīt manu ceļu manā priekšā, un tad drīz ieradīsies savā namā tas kungs, kuru jūs kārojat. Raugi, viņš jau nāk, saka tas kungs Cebaots. Bet kas varēs izturēt viņa atnākšanas dienu, un kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Jo viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un kā veļas mazgātājas sārms. Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, un viņš šķīstīs levija bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu un sudrabu ar vien tīrākus. Tad viņi nesīs tam kungam ēdamo upuri īstā taisnīgumā. Un tam kungam tad labi patiks Jūdas un Jeruzalemes ēdamais upuris, kā senajos laikos un priekš ilgiem gadiem. Un tad es nākšu pie jums un jūs tiesāšu, un es nodošu uz vietas savu taisno liecību pret burvjiem, laulības pārkāpējiem, zvērstu lauzējiem un tiem,
kas izturas varmācīgi un netaisni pret algādžiem, atraitnēm un bāriņiem, kas nomāc ienācējus svešiniekus un manis nebīstas, saka tas kungs Cebaots. Pravieša Daniela grāmata 12:10. Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs. Vai jūs ļausiet Dieva vārdam jūs radikāli mainīt, sadedzināt jūsos visus netīrus pieaukumus, pārkausēt jūs un kā veserim sagraugt un atdalīt no jums visas maldīgas domas, izpratnes un klintis prātā? Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, tas pārveido un neatstāja vienaldzīgu. Bet Dieva vārds var mainīt, ja mēs ļausim, ja ticēsim tam, ja šo vārdu pieņemsim kā dārgumu, domāsim par to un pielietosim dzīvē. Kad mēs runājam un pasludinām dzīvo Dieva vārdu ar ticību, tas darbojas. Tas kā zobens veids pārmaiņas, tas kā uguns un veseris darbojas ar spēku. Un vai ir kas neiespējams Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Marka evaņģēlijs 10:27. Un viss ir iespējams ticīgajam, kas rīkojas pēc Dieva vārda ticībā uz Jēzu Kristu. Marka evaņģēlijs 9:23. Salamana pamācībās 1. nodaļā no 20. līdz 33. pantam Dieva gudrība pamudina mūs vērsties pie Dieva vārda, pie kunga pārmācībām, klausīties un pieņemt Dieva vārdu. Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ejām vārtos, vērsdamās pret tautu. Tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet vieglprātību, cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdīs atzīšanu. Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Kad es nu saucu un jūs kavējāties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku un neviens neliekas par to nezinis, un kad jūs nicināt manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies, un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties, un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negais, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi citīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust, jeb izvēlēties bijību tā kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad, lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma, jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet, kas man klausa, paliks drošs un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa no 17. līdz 24. pantam. Tad nu es jums piegodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo, savas sirds prāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva.
zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvērtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Vai jūs varat atcerēties situācijas, kad Dieva vārds priekš jums bija kā zobens, kas tiesā jūsu domas un nodomus un pāršķira dvēseli un garu? Ir svarīgs jūsu lēmums. Es pieņemšu dzīvot Dieva vārdu ar prieku, pat ja tas būs sapīgi un nepatīkami. Es dārgi vērtēšu Dieva vārdu kā savu pašu lielāko bagātību. Es dzīvošu no Dieva vārda, pat ja nebūs viegli, tas dos man spēku uzvarēt. Es izteikšu skaļi Dieva vārdu, un tas mani pārveidos. Tas pārveidos manu domāšanu un manus dzīves apstākļus. Lūgšana. Dievs Tēvs, es Tev pateicos Jēzus Kristus, mana kunga un pestītāja vārdā, par Tavu darbu manā sirdī un manā dzīvē. Es Tev pateicos par Taviem labajiem nodomiem manai dzīvei, par Tavu labo un brīnišķīgo gribu manai dzīvei, par Taviem padomiem un Tavām pārmācībām. Pateicos Tev par to, ka es nepalikšu tāda, kāda biju, bet ar savu vārdu Tu mani mainīsi un pārveidosi Jēzus Kristus līdzībā un darīsi mani svētu un nevainojumu priekš sevis paša. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs manā dzīvē. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds iespiežas dziļi iekšā manā sirdī un pāršķir manu dvēseli un manu garu. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds tiesā manas domas un nodomus un maina manu dzīvesveidu. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds atnes pārmaiņas manā dzīvē. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds kā uguns sadedzina visus netīrumus manā dzīvē. Es Tev pateicos par to, ka Tavs vārds sagrauj klintis manā prātā, kas tika uzcelti uz maldīgās informācijas. Tu esi tik labs, kungs, pret mani. Lūdzu Tevi, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Katru reizi pārbaudiet savu attieksmi pret Dieva vārdu, cik ļoti jūs to mīlat un alkstat dzirdēt, lasīt un pieņemt. Atrodiet vēl 10 iemeslus, par ko jūs varat tagad pateikties Dievam.